Mieru tev un tavam namam šajā gaišajā, brīnišķīgajā adventas laikā. 4. advente. Un es gribu atkal pastaigāt pa Jāņa evaņģēliju. Vakar es runāju par brīnumiem. Un vienu tādu brīnumu aprakstu mēs varam izlasīt Jāņa evaņģēlija 11. nodaļā. Tas ir stāsts par Lācara augšām celšanu. Protams, ir zīmīgi un interesanti, ka Jēzus nesteidzās pie Lācara, kā mēs, teiksim, sadzirdam kādu sliktu ziņu, mēs pa galvu, pa kaklu pametam visus darbus un skrienam. Nē, tur ir rakstīts, ka Jēzus vēl uzkavējās pāris dienas pavisam citā apkaimē, un pie Lācara viņam bija jāiet vairākas dienas. Bet fināls ir tāds, ka brīdī, kad cilvēka šī ticības spēja zūd, nāk Jēzus un parāda brīnumu. Nepavelti, laikam es vakar runāju par brīnumiem. Un šajā nodaļā ir vārdi, kas savā laikā mani ļoti, ļoti iedrošināja un ļoti, ļoti stiprināja. Un proti, ja tu ticēsi, tu redzēsi Dieva varenību. Glika tulkojumā ir teikts godību. Mūsdienu tulkojumā varenību, bet, manuprāt, lielas atšķirības jau nav. Ja tu ticēsi, tu redzēsi, cik lielu godību Dievs savā dzīvē grib parādīt. Un gribu turpināt, aicināt, ticēt brīnumam tavā dzīvē. Vai tu esi padomājis, ko tu gribi? Kas tas varētu būt, kas varētu būt brīnums tavā dzīvē? Man īstenībā tādu brīnumu būtu ļoti, ļoti daudz, un es ticu, ka Dievs to dara un izdarīs līdz galam. Jo Bībele saka, tas, kas mūsos savu labo darbu ir iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai. Manā gadījumā vislielākais brīnums būtu, ja mani dēli pieņemtu Jēzu un intensīvi meklētu Dieva vaigu, un arī mans vīrs. Un es ticu šim brīnumam, un ticu par šiem Ziemassvētkiem. Jo Dievs teicis, Jēzus saka, ja tu ticēsi, tu redzēsi Dieva varenību. Dievs ir varens. Un jā, Sātans darīs visu, lai izjauktu tavas cerības, lai sagrautu tavu ticību. Bet ja tu turēsies ticībā, tu redzēsi Dieva varenību. Un nav būtiski, kurus Ziemassvētkus es jau tā ticu. Es jau esmu nojukusi skaitīt, bet es zinu, ka Dievs darīs brīnumu šajos Ziemassvētkos. Tavā dzīvē, tavas ģimenes dzīvē, manā dzīvē. Svarīgi tam noticēt. Dievkalpojums pēdējā svētdienā, kurā es 15. decembra dievkalpojums dzīvības avotā, dievkalpojuma sākumā, brālis teica, mums ir tik daudz, kam jātic. Ticēsi, ka notiks tas, ticēsi, ka būs šitas, ticēsi. Un Bībele saka, bez ticības Dievam nevar patikt. Un Jēzus saka, ja tu ticēsi, tu redzēsi Dieva varenību. Atslēgas vārds – ticēt. Kāds brīnums tev ir vajadzīgs? Tici tam, ja tu to esi izstāstījis Dievam, Dievs noteikti to piepildīs tavā dzīvē. Un nesaskumst, ja tas nenotiek šogad. Šogad Dievam priekš tevis ir citi brīnumi. Varbūt arī tieši šis. Es to nezinu. Bet es zinu, ka Dievs tevi ļoti, ļoti mīl. Un ja tu tici, viņš dara brīnumus tavā dzīvē. Palūdz viņam, lai viņš tev atver acis tos saskatīt. Dievs ir labs, mīļie cilvēki, un Dievs jūs tik ļoti mīl, un jūs viņam esat tik ļoti svarīgi. Dievs saka, ja tu ticēsi, tu redzēsi Dieva varenību. Vēstule ebrejiem saka, bez ticības Dievam nevar patikt, jo tam, kas Dievam tic, tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir, un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Vai tu meklē Dievu savā dzīvē? Vēstījuma īsi par galveno būtību ir aicināt tevi meklēt Dieva tuvumu, meklēt Dievu. Nu, man ir sanāktu švaks evaņģēlists, es tā domāju, jo mana sūtība ir, man tas tika pateikts ļoti, ļoti sen,
ka stiprināt nogurušos, stiprināt ticības brāļus un māsas, un vēstījums īsti par galveno tieši to arī dara. Esi stiprs savā ticībā, jo Jēzus vārdi, ja tu ticēsi, tu redzēsi Dievu varenību, attiec arī uz tevi. Brīnumu laiks, Ziemassvētku laiks, adventis laiks, lai kā to sauktu. Bet īstenībā visa tava dzīve ir tavs brīnumu laiks, un Jēzus par to parūpēsies. Ja tu tam ticēsi, tu to arī piedzīvosi. Tēvs, es tev pateicos par brīnumiem mūsu dzīvē. Vislielāko brīnumu tu jau izdarīji. Tu atradi mani, manu brāli un māsu, un tu mūs pievērsi sev. Tu mūs darīji par saviem bērniem. Un tev vēl ir daudz brīnumu priekš mums. Kungs, es lūdzu, ka šajos Ziemassvētkos tu parādi savu varenību katram, kurš tic taviem brīnumiem. Parādi mums savu varenību. Mums tu esi vajadzīgs. Mums ir vajadzīgs tavs spēks. Un, kungs, es lūdzu brīnumu īpaši priekš tiem, kas ir paguruši ticēt. Kas redz tikai sagrāvi, kas redz tikai pretestību, kungs. Arī es, kungs, redzu tikai pretestību, tēvs. Bet es zinu, ka tu esi varens Dievs un tu dari vairāk par visu, ko es lūdzu vai saprotu. Un es tev par to pateicos, tēvs. Lai tev slava, lai tev gods, lai tev pateicība Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen.